Labdien, cienījamie studenti! Šī ir pirmā lekcija kursā Medicīnas socioloģija. Un šodien mēs runāsim par to, kas vispār ir socioloģija, kas tas ir par priekšmetu, kā tas radies un visām pārējām no turienes izrietošām niansēm. Jūsu uzmanībai jūs te redzat medicīnas socioloģijas mācību grāmatas vāku. Šī grāmata ir mūsu galvenais tekstu avots, tāpēc iesaku to iegādāties vai arī atrast mūsu bibliotekā. Tur būtu jābūt pietiekami daudz eksemplāriem. Tātad, kas ir socioloģija? Tas ir saliktenis, kas radies no vārda socio un logos. Un socius ir biedrs, sabiedrotais, sarunbiedrs. Savukārt logos tā ir racionāla kārtība, runas spēja. Nu, te gan jāpiebilst, ka ar logos nav tik vienkārši. Logos nozīmē arī racionālo principu, kas sakārto un piešķir formu un jēgu visām lietām visumā. Jeb šis te logos permatikos, radošais princips. Vēl viena nozīme vārdam logos ir domāšanas likumi. Tas ir patiesa secinājuma veikšanas princips zinātnisko pierādījumu kritērija loģikā. Nu, tas, ko jūs pazīstat par loģikas likumiem, saucam. Un trešais ir runa, jeb runas akts, jeb izrunāts vārds, prasme labi runāt, prasme vispār rīkoties ar valodu. Organizētas sakarīgas runas vai rakstīta teksta struktūra. Un te būtu tas logos retorikā. Pat vienkāršākā socioloģijas definīcija līdz ar to būtu cilvēka sabiedriskuma un savstarpējās miedarbības principu izziņa. Kas tad ir socioloģija? Nu, tā vispārīgi sakot, tas ir sociālo zinātņu atzars, un Amerikāņu socioloģijas asociācija definē to šādi: sabiedriskās dzīves, sociālo pārmaiņu, kā arī cilvēku uzvedību, sociālo cēloņu un seku zinātniska izpēte. Socioloģijā mēs nodarbojamies ar savu veidu mērīšanu. Nu, ir atsevišķa nozara statistika, kas vispār sastāv no veida, kā mēs mēram psiholoģiskus, sociālus un vispār citus fenomenus un kolekcionējam šos datus. Bet šeit, Viljama Bleika zīmējumā, jūs redzat, kā Ņūtons lieto mērinstrumentus metaforiskā vēlmē izmērīt visumu. Šī kursa mērķis jums, kā medicīnas studentiem, ir palīdzēt attīstīt socioloģisku skatījumu uz lietām. Ričards Kilminsters savā grāmatā Socioloģiskā revolūcija raksturo socioloģijas attīstību tik tiešām kā revolucionāru procesu. Nu, kādā ziņā revolucionāru? Tā ir radikāla globāla izziņas paradigmas maiņa, kas pārveido mūsu izpratni par pasauli. Nu, proti, socioloģijas, jeb šīs tēmas sabiedrības mērījuma, rašanās un attīstība radikāli pārveido veidu, kā mēs cilvēki vispār saprotam paši sevi un sabiedrību. Sabiedrība ir saskaņā ar socioloģijas pirmajām atziņām dinamisks kopums. Ja līdz tam sabiedrība tika uzskatīta par kaut ko tādu stabilu, nu, kas vienkārši ir un pastāv, tad šeit mēs pievēršam tieši tam, kā sabiedrība dinamiski mainās. Un socioloģija aizsākās tad pat, kad aizsākās vispār lielākā daļa moderno zinātņu, tas ir apgaismības laikmets, kad uzsvars tika likts jau uz zinātni, uz saprāta spējām, uz racionālajām spējām un uz empīriskajiem pierādījumiem. Socioloģija ienesa revolucionāru pieeju, pievēršoties cilvēku attiecību un sabiedrības struktūru zinātniskai analīzei, tam, ko iepriekš lielā mērā izskaidroja reliģija vai filozofija. Socioloģijas vēsturiskajā attīstībā Kilminsters saskata šo te labi novērojamo paradigmu maiņu. Kas ir paradigma? Paradigma ir zinātniskās darbības modelis, kas raksturīgs noteiktam vēsturiskam periodam un noteiktai zinātņu sfērai. Tātad no sākotnējām pozitīvismu paradigmas, organiskās metafāras modeļa,
Mēs pārējām jau uz sarežģītākām teorijām, piemēram, politiskās ekonomikas, jau konflikta teorija, un te jūs redzat Stanley Jevons šo te klasisko darbu, politiskās ekonomikas teoriju. Un, protams, tā visa aizsācējs ir Marks, bet mūsdienās Marks tīrā veidā neviens vairs saprātīgs cilvēks nelasa. Tas tomēr ir tik daudz laika pagājis, ka šīs teorijas visas prasa, zinām, modernu pieeju, modernu skatījumu, interpretāciju. Nu, un tad ir struktūrālais funkcionālisms, simboliskā interakcionisma teorijas, viss tas, ko mēs šai kursā arī apskatīsim. Katra nākamā teorija paplašināja veidu, kā mēs skatāmies uz sabiedrību un uz tās procesiem. Un socioloģija atbrīvojās no šiem te tradicionāliem normatīviem uzskatiem, kā ir kaut kāda viena pareizā sabiedrības kārtība, jo socioloģija, tad, kad apgaismības laikmetā tā radās un izplatījās, nu, sāka mērīt arī citas kultūras, un tad secināja, ka šī te kultūra atšķirība un globālā pasaule tomēr, nu, ka kultūras nav savstarpēji pielīdzināmas viena otrai, nu, var viņas salīdzināt, protams, bet pamatprincipi mēdz būt reizēm ļoti atšķirīgi, un tāpēc dala rietumu austrumu kultūrās, kristīgajās, nekristīgajās kultūrās un tā tālāk un tā tālāk. Un socioloģija ļāva saprast, ka sociālās normas un vērtības ir vēsturiski un kultūrāli noteiktas. Tās nav gluži tik universālas, kā mums reizēm šo vērtību nesēji mēģina apgalvot, kad viņi saka, ka nu, tur tās vai citas, nezinu, rietumu sabiedrības vērtības ir universālas un pašsaprotamas, tā tas gluži nav. Tās visas balstās zināmā kultūrā un civilizācijā. Un, ja nav šīs kultūras civilizācijas, tad šīs vērtības nu, nav, jā, un pazūd pamats. Adams Podgoreckis, poļu sociologs, slavens savā 1968. gada darbā, identificē 5 socioloģijas funkcijas. Diagnoze palīdz tātad saprast, identificēt sociālās problēmas, tad prognoze. Socioloģija prognozē nākotnes sabiedrības attīstības tendences, kritisks izvērtējums, socioloģija, protams, kā kritizē un apstrīd normas, kas pastāv sabiedrībā, nu, lai tad veicinātu šīs te pārmaiņas. Instrumenti, socioloģija dod mēra instrumentus, datus, modeļus, lai īstenotu kaut kādu veidu sociālo politiku vai intervences, kas vērstas uz konkrētu problēmu risināšanu vai konkrētu mērķu sasniegšanu. Un integrāciju. Socioloģija veicina sociālo kohēziju, tad šo saplūsmi, integrāciju savstarpējo, palīdzot izprast un pārvaldīt dažādu grupu miedarbību sabiedrībā. Nu, socioloģijas funkcijām runājot, mēs varam jautāt, nu, piemēram, kā tad mēdīji, jeb sociālie mēdīji konkrētāk ietekmē mūsu sabiedrību? Nu, vai tas ir labi, ka mums visiem ir šie viedtālruņi, un mēs visi viņos atrodamies tajā vai citā laika daudzumā? Kas vispār ir šī sabiedrība, kur ietekmē? Varbūt tā nav viena sabiedrība, varbūt tā ir tikai daļa. Mēs runājam par zināmu sociālu slāni, par zināmu paudzi. Tad nākamais, bet kā mēs par zinām, kas sabiedrībai nāk par labu un kas tai kaitē? Vai to nosaka kultūra, vai to nosaka kas cits? Nu, tad, protams, mēs jautājam, kas ir sabiedrība? Jā, šie ir socioloģijas pamatjēdzieni. Tā ir cilvēku grupa, kuras locekļi savstarpēji miedarbojas, dzīvo noteiktā teritorijā un dalās kopējā kultūrā un valodā. Viņiem ir arī kopīga vēsture un tā tālāk. Kultūra savukārt ietver kopīgas prakses šai grupā, kopīgas vērtības, uzskats, normas un artefaktus. Artefakti ir priekšmeti, jā, ko tad šī grupa rada. Sabiedrību un kultūru var pētīt dažādos līmeņos. Mikro līmenis tā būtu tieši saskarsme vienam pret vienu. Vidējais līmenis ir grupu un organizāciju izpēte, bet makro līmenis ir plaša mēroga vēsturisko procesu analīze, civilizācijas attīstības analīze lielajos vilcienos. Ja. Tad, kad mēs runājam par sabiedrībām, mums ir tendence runāt par labākām un sliktākām sabiedrībām. Un te vienmēr pastāv risks iekrist ideoloģiskās lamatās. Nu, piemēram,
Komunisms kādā brīdī sevi pasludināja par labāko sabiedrību, tāpat darīja nacisms. Te jūs redzat Hitlera aizliegto darbu Mein Kampf un kapitālisms. Tātad mūsdienās visvairāk rietumu sabiedrībā izplatītais sabiedrības modelis. Nu, tad tāds liberālāks tas kapitālisms ir, tad viņš ir konservatīvāks. Pastāv arī versija par reāli politiku. Tas ir jēdziens, kur nav nekāda tāda īpaša principa, bet gan situatīva reakcija atbilstoši katra interesēm. Un jaunākais pienesums, vokisms, un tā arī ir ideoloģija. Un daži to sauc par postmodernu fašistu, daži par moderno fašismu, daži vienkārši par šo te ideoloģiju, kas tendē aizvest totalitārismā. Nu, lai mums būtu nedaudz bagātīgāka šī diskusija, mums būtu jāskata kādi piemēri, nu, kā tad izskatās konkrēti šīs socioloģiskais pamatojums, jeb socioloģiskā argumentācija. Un šeit piedāvāju pievērst uzmanību Slavojam Žižekam, slovēņu filozofam. Blakus viņam jūs redzat otru konservatīvās ideoloģijas pārstāvi Jordanu Petersonu. Tas viss ir Alvi Hermaņa režisētajā izrādē Žižeks Petersons gadsimta duēlis. Nesen tapa iztulkota Slavojam Žižeka grāmata par vēlu atmodai, kas mūs sagaida, ja nākotnes nebūs. Nu, un te Žižeks iezīmē ētiskās degradācijas pazīmes, ko raksturo, kas ir parādījušies rietumu sabiedrībām, un ko raksturo šie bezjēdzīgie kultūra kari, kas ir, viņa prāt, jauna pilsoņu kara forma. Žižeks izdala 3 galvenās konfliktējošās puses. Viņš runā par neķītroju, piedauzīgo jauno populismu, kas ir vulgārs, vardarbīgs populisms, kas balstās jau pieminētajā reāla politikā, tas ir rīcībā bez ideoloģijas vai bez morāles. Ja? Un tad, kā piemērs, protams, te ir pat jau ievēlētais prezidents Trumps, kas tobrīd grāmatas sarakstīšanas laikā nebija vēl ievēlēts. Tad Žižeks par to visu brīdināja, par to visu, ko Trumps var atnest, bet viņa brīdinājumu amerikāņu publika nesadzirdēja, un Trumps ir ievēlēts. Tad ir labējie reliģiskie konservatīvie, tie ir tie, kas iestājās par atgriešanos pie tās augtajām vecajām ortodoksālajām kristīgajām tradīcijām, un viņi būtu tie, jāsaka tā, konservatīvie, jeb neokonservatīvie revolucionāri, kas veicina tās augto Christian revolts, jeb kristīgo dumpi. Un kreisā spārna vokisms un atcelšanas kultūra, cancel culture, kas ir kreisais autoritārisms, kas izpaužās kā radikāls sociālas taisnības prasības un citu ideoloģiju akūta apspiešana. Tad viņi tur savstarpēji konfliktē. Un Žižeks uzskata, ka šie konflikti neveicina konstruktīvu dialogu vai sabiedrības progresu, bet gan tikai padziļina rietumu sabiedrības sašķeltību. Viņš īpaši pievēršās tēmai woke autoritārisms, kas ir subjektīva netaisnības sajūta, kas ir kļuvusi par ieroci kultūra karos. Jeb kā vēlāk mēs redzēsim vienā slaidā, tas bija diezgan eleganti nodefinēts kā par ieroci padarīta empātija, weaponized empathy. Vokisms neapšaubām ir mazākuma viedoklis. Tas ir marginālo minoritāšu cīņa par dominanci. Un tad šo cīņu palīdz un pastiprina sociālajie mēdīji, jo tā ir vieta, kur pat 1 vai 2 cilvēku skaļa klaigāšana var piesaistīt tik daudz uzmanības, ka rada sajūtu, ka šī viedokļa ir daudz un visi par to domā. Vokisms uzskata, ka visiem jāuzvedas pēc iespējas neitrālāk, plastiskāk, lai tikai kādu neaizvainotu. Bet, ja aizvaino, par to draud atcelšana. Bet nav jau skaidru klasifikācijas kritēriju. Par ko tad, kas tad ir tas aizvainojuma cēlonis, kā to noteikt, ir tikai paša pasludināta identitāte. Tāda šai kultūrai ļoti raksturīgs. Sevi identificēt ar kaut ko, ko viņi paši uzskata, tātad, ka viņiem ir tiesības ar to identificēties. Un viņi ļoti bieži vadās vienīgi pēc savām izjūtām par to, kas ir labi, kas nav. Un šīs izjūtas, protams, ir subjektīvas un neprognozējamas. Un bieži vien, diemžēl, kā tas izriet no
vokistu pamatojumiem balstītas analfabētismā, proti, vēstures, politikas, ekonomikas nezināšanā, vai arī ideoloģiski izkropļotā priekšstatā. Nu, šeit visā kursā mēs centīsimies ievērot šo principu, ka neviena ideoloģija nav simtprocentīgi pareiza. Tādu pareizu ideoloģiju vispār nav, jo ideoloģija ir vienkāršots pasaules modelis ar mērķi kaut ko paskaidrot, kaut ko izcelt. Tad ideoloģija pati par sevi jau ir kaut kāda veida versija par to, kas tur ārā ir. Jo tas, kas tur ārā ir, nu, tas kaut kas pārāk liels, nesaprotams, un tad iepakojot to ideoloģiskā formātā, mēs varam sākt to saprast un izmantot. Jebkura zinātniska teorija var kļūt par ideoloģiju. Tas būtu jāatcerās. Nu, lūk, bet atgriežoties pie Žižeka, mūsdienās kļūst neiespējami kādu neapvainot. Viņš raksta, ka vokisma kultūra ir lielisks paraugs tam, kā visatļaušana pārvēršas vispārējā aizliegumā. Politkorektuma režīmā mēs nekad nezinām, vai un kad kāds no mums taps atcelts savas rīcības vai vārda dēļ, kritēriji ir allaž duļķēni. Nu, un šeit Džona Viljams uzdod jautājumu, kāpēc empātija tiek padarīta par ieroci, un apskatot šo te How Woke Won, jeb kā vokisms uzvarēja, the elitist movement that threatens democracy, tolerance and reason. Elitāra kustība, kas apdraud demokrātiju, toleranci un veselo saprātu. Nu, un te viņa raksta par to, kā ar labiem nodomiem var radīt patiesībā jaunu totalitāru ideoloģiju. Rietumu sabiedrības ētiskās degradācijas pazīmes, raksta Žižeks, ir šādas. Pirmkārt, tā ir postpatiesība. Viņš polemizē, uzdodot jautājumu, kādēļ kļūst ar vien grūtāk nošķirt patiesību no meliem? Kāpēc tā? Un vai mēs pamanām, ka šīs grūtības rodās ne tikai saistībā ar medijiem un politiku? Nu, tur vienmēr ir bijis jautājums, kurš melo un cik lielā mērā. Bet arī ar ikdienas dzīves sfērām, medicīnu, izglītību un tā tālāk. Proti, postpatiesība lielā mērā grauj mūsu priekšstats par to, ka ir kaut kādi stabili fakti, kuriem mēs varam uzticēties. Mēs šī kursa laikā arī skaidrosimies, kā tas noticis ar medicīnu, jo, protams, ka visas kustības par un pret vakcināciju, visi šie priekšstati par to, kas te notiek, arī ir ideoloģisks cīņas arēna un arī ir apskatāmi no šī skatu punkta. Žižeks uzsver, ka ar pašapmierinātu patiesības klāstīšanu vien nepietiek. Par patiesību jācīnās, un jācīnās paužot to tādā formā, kas cilvēkus mobilizē uz rīcību šīs patiesības īstenošanai. Nu, proti, ka nevar vienkārši runāt, ir jāpāriet pie darbiem un jāmobilizējas. Jo problēma ir tā sauktā kara normalizēšana. Žižeks jautā, kā tas var būt, ka karš Ukrainā un citur ir kļuvis par ikdienas normu? Kā gan rietumi var uzturēt normālus tirdzniecības sakarus ar fašistisko Krieviju, un vai Krievija, kas kritusi par upuru Putina šim fašistiskajam režīmam, jebkad atgūs savu normalitāti? Nu, tā tad ētiskā degradācija ir tad, kad mēs normalizējam nenormālu. Žižeks ierosina mainīt pašus pamatprincipus. Tad redzēt, ja sociologs pieiet šim sabiedrības uzbūves procesam, tādu ļoti kritisku, ļoti mainīt gribošu pieeju. Nu, pirmkārt, viņš saka, ka ir nepieciešams radikāli mainīt priekšstats par politiskiem procesiem, kurus arvien vairāk ietekmē sociālo mediju algoritmi. Viņš uzskata, ka parlamentārā demokrātija ir cietusi neveiksmi, ir pienācis laiks objektīvai sociāldemokrātijai un pārējai uz postkapitālismu, kurā faktiski tiek ņemtas vērā pilsoņu prasības. Tas nozīmē veikt pilsonisko mobilizāciju. Šai mobilizācijai vajadzēs pārkāpt ne tikai parastos tirgus noteikumus, bet arī iedibinātās demokrātijas normas, ieviešot piespiedu pasākumus un ierobežojot kaut ko. Nu, tā tad, jā, šeit Žižeks ir ārkārtīgi skarbs. Viņš saka, ka pasaule, kādu mēs to pazīstam, jau ir sabrukusi.
Mēs dzīvojam apakaliptiskā situācijā. Tas ir pasaules gals, nu, par ko mēs te kādreiz uztraucāmies, jau ir noticis. Pasaule, kāda tā bija, ir mainījusies. Un viņam savā ziņā ir liela taisnība, jo pēc pandēmijas un sākoties Krievijas-Ukrainas karam, mēs esam atradušies jau tagad kādu brīdi pavisam citā pasaulē, un vecās vienošanās, vecie priekšstati viens pēc otra sabrūk. Kā viens no šiem te jauno pārmaiņu vēstnešiem tieši ir prezidenta Trumpa ievēlēšana. Tomēr katras krīzes eskalācijā, saka Žižeks, gan pasaules kara, gan ekoloģiskā sabrukuma, sociāla hausa brīdī, viņš saskata momentu, kurā var notikt neticamas lietas. Tāpēc viņa grāmata ir aicinājums mobilizēties. Jo lielākais risks šodien ir nedarīt neko un ļaut vēsturei iet savu gaitu. Redziet, Žižeks tātad protestē pret sociālo pasivitāti, jeb to priekšstatu, ka es par politiku neinteresējos, lai tur tā valdība kaut ko dara, es te sēdēšu mierīgi nodarbošos savām lietām. Nē. Arī šī apolitiskā situācija ir politiska, jo tā būtībā saka, man vienalga, kas notiek ar citiem, kamēr es varu darīt to, kas man pašam patīk. Un šāda pozīcija, kā Žižeks, vēlreiz atgriezīšos pie viņa tēzes, ir, ka rietumu sabiedrības ētiskā pozīcija ir degradēta. Tā ir neētiska pozīcija būtībā. Pasivitāte ir neētiska, un atgādinot to, kā izskatās pasivitātes sekas, šeit ir sagrautā Vuhledaras pilsēta Ukrainā. Tā ir kā aina no postapokaliptiskajām filmām, kur koki pamazām aug tajās vietās, kur kādreiz dzīvoja cilvēki, un ir redzamas sadegušas drupas. Tālāk pārējām pie jautājuma par, kas tad ir šī socioloģiskā argumentācija, jeb tas, ko latviskot var kā argumentētu socioloģisko pamatojumu. Jo ir svarīgi nevis vienkārši paust pozīciju, ja, jo tad tā ir ideoloģija, bet pamatot šo pozīciju ar argumentiem un ar datiem. Un Grēms Krauss, kas ir šo grāmatu sarakstījis, saka, ka argumentēts socioloģiskais pamatojums ir kaut kas, ko iemācās darot. Tā tad mācīsimies darot. Šajā kursā mēģināsim to saprast. Tādi mēs degradēsimies līdz tukšvārdīgai retorikai, kas ir vienkārši skanīgas, taču nesaturīgas frāzes. Kā veidot argumentētu pamatojumu? Redziet, blakus te jūs redzat divas grāmatas. Viena ir Surrounded by Idiots, man apkārt ir viena idioti, un otrs ir The Wisdom of Crowds, jeb pūļa gudrība, pūļa viedums. Abas šīs grāmatas jau nosaukumā pretendē uz kaut kādu argumentu pierādīšanu. Tad viena saka, ka man apkārt ir viena idiota, un otra saka, nē. Tad, kad cilvēki sapulcējas kopā vienā lielā sabiedrībā, pūlī, laukumā, tad viņi patiesībā ir visgudrākie. Tātad pirmais punkts. Argumentot tavu pamatojumu veidot tā, ka atpazīst un izprot dažādus argumentu veidus. Nošķir empiriskos argumentus, tas ir pieredzē balstītos, teorētiskos argumentus, tas ir teorijā, loģikā, spriedzspējā balstītos, un normatīvos argumentus, kas ir saistīti ar savu veidu likumiem un morāles normām, kas balstās uz zināmu ideālu priekšstatu par to, kā būtu jābūt iekārtotai sabiedrībai. Tad morālais ideāls arī ir pamatojums kaut kādai argumentācijai. Mēs, protams, arī apsveram pretargumentus savos darbos, cenšoties atbildēt uz tiem kritiskiem iebildumiem, lai demonstrētu, ka mēs spējam padziļināt, diskutēt, nevis vienkārši izteikt kaut kādas idejas, bet arī tās aizstāvēt pret kritiku. Otra lieta argumentiem ir ētiskas sekas. Mums jāapzinās, ka mūsu apgalvojumiem vienmēr ir kaut kādi morālie aspekti. Treškārt, argumenti ir pamatoti ar pārbaudāmiem datiem, tātad balstās uz empiriskiem pierādījumiem. Argumentus veido teorētiskās perspektīvas, jo bez teorijas ir grūti atšķirt labu argumentu no slikta. Mums nav kritēriju. Un šeit ir svarīgi spēt kopsavilkt secinājumus. Tas ir nenogrimt zinātnisko datu okeānā un neiestikt gadsimtiem ilgās debatēs, kas visvairāk šķiet, ka arī netiks atrisinātas turpmākajos gados.
Te jūs redzat labus piemērus. Tas ir Artūra Franka ievainotais stāstnieks. Šie ir slimības narratīvi. Ja? Tātad ir dati par to, kā ir būt slimam tajā vai citā veidā, un te blakus ir Venus envy, jeb Venēras skaudība, kosmētiskās ķirurģijas vēsture, ko sarakstījusi Elizabete Heikena. Nu, lūk, argumenti attīstās laika gaitā, jo parādās jauni pierādījumi un jaunas teorētiskās perspektīvas. Līdz ar to, mainoties sabiedrībai, agrāk izteiktās idejas var zaudēt savu nozīmi. Mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs nesludinātu vecas patiesības tad, kad pasaule jau ir mainījusies. Kā veidot argumentētu pamatojumu, izmantojot vēl divus punktus, kas saistās ar intelektuālo meistarību. Pirms es tam pievēršos, redziet, blakus te ir dažādas grāmatas, kuru nosaukumi ir ļoti saistoši un kaut kādā nozīmē ietver sevī gan metaforu, gan paradoksu. Nu, te vienā vārdā jau ir tas paradoks minēts - The American Healthcare Paradox. Why spending more is getting us less? Kāpēc tērējot vairāk, mēs dabūjam mazāk? Jā, tātad šeit tas paradoks ir, kā tērējot vairāk, vajadzētu dabūt vairāk, bet nē. Šeit tālāk Katrīna Ormerod raksta, ka Why social media is ruining your life? Kāpēc sociālajie mēdīji sagrauj mūsu dzīvi? Nu, tātad šeit ir tas šoka vērtība, jā, sociālajie mēdīji burtiski grauj mūsu dzīvi. Tāpat šoka vērtība ir Džona Goldberga grāmatai Suicide of the West, How Rebirth of Tribalism, Populism, Nationalism and Identity Politics is Destroying American Democracy. Tātad rietumu sabiedrības pašnāvība, kā tribālismu, populismu, nacionālismu un identitātes politika grauj amerikāņu demokrātiju. Nu, un tad šeit triju autori, Pope Philips un Olivārdis grāmata The Adonis Complex, Adonijas komplekss, How to Identify, Treat and Prevent Body Obsession in Men and Boys. Un tā ir apsēstība ar savu ķermeni, savu ķermeņa izskatu, siluetu, proporcijām, vispārējo. Kas saistīta ar bodybuilding, fitness un vispārējo. Un tad grāmata šo te apskata. Tas ir Adonijas komplekss saistībā ar šo te grieķu skaisto dievu, ja, skaistuma komplekss, ja tā var teikt. Tad jūs redzat, ka labi uzrakstīta grāmata pirmkārt skaidri formulē savu uzskatu būtību un novitāti. Ja, tātad šie nosaukumi uzrunā. Mums gribas paskatīties, par ko tas viss tur ir. Un viņi izmanto paradoksu, lai atklātu slēptās pretrunas un cīnītos pret šo te sabiedrības uztveres vienveidību, ko mēs visu laiku gaitā iemantojam, grozoties ap vienām un tām pašām idejām. Retoriskais stils, proti, tā ir efektīva saziņa, kurā mēs ļoti precīzi un viegli uztverami translējam šos te socioloģiskos argumentus, un tad tie tur arī tā tiek uztverti. Un argumentācija ir jābūt viegli uztveramai, izvairoties no pārāk blīvas vai gramatiski sarežģītas vai neprecīzas valodas. Labas metaforas atrašana, un visbiežāk, teiksim, socioloģijā sabiedrība tiek identificēta ar organismu, un problēmas tiek sauktas par slimībām vai par sērgām. Ja? Tad labas metaforas atrašana, vai tas ir Adonijas komplekss, jeb šeit pielīdzinājums rietumu politikā notiekošai savdabīgai pašnāvībai, vai šāda veida skaļa retorika palīdz īstenībā piesaistīt uzmanību un precīzi notvert galveno vēstījumu. Paralēli tam visam, paskatieties vēl kādi. Šeit par postpatiesību Japāņu autora Michiko Kaku tā ir raksta par The Death of Truth. Tas ir patiesības nāve, patiesība mirusī, jeb sievietes, te blakus ir Sāras Kingstons un citu autoru darbs. Women who buy sex, jeb sievietes, kas izmanto mākslas seksuālos pakalpojumus. The Road to Freedom, ceļš uz nebrīvību, Krievija, Eiropa, Amerika. To raksta slavenais Timotijs Snaiders. Viņš ir pazīstams ar vairākiem darbiem, bet viņš ir politiskais filozofs, kurš apskata šīs sociālās tendences un modernākās noslieces sabiedrībā. Un tad pa virsu uzliekot Zēnas Hicas grāmatu
Lost in Thoughts, The Hidden Pleasures of an Intellectual Life. Tas ir, mēs atgriežamies pie tā, ka socioloģija, tāpat kā visas citas humanitārās zinātnes, mums māca ļoti svarīgu lietu - atklāt intelektuālo baudu, ko sniedz patiesi jaunu lietu apguve. Tā ir redzesloka paplašināšana ārpus iemācītajām normām. Un tā palīdz attīstīt empātiju un kritisku domāšanu, analizējot ne tikai to, kas acīm redzams, bet arī visādus slēptos motīvus. Tā prasa intelektuālu drosmi, apšaubīt pašus pamatus, un tas ir nepieciešams tāpēc, lai atklātu ideoloģijas un stereotipu ietekmi. Tās ir radikālas šaubas diezgan, un tā māca uztvert sabiedrību kā mainīgu un dinamisku sistēmu, kas ietver neskaitāmas apakšsistēmas, ja tur vēl viss, kas nav acīm redzams, kas ir jāmeklē dziļāk un jāpēta. Paskatīsimies nedaudz uz jautājumu par sabiedrību dažādu socioloģijas teoriju skatījumā. Nu, tātad, kas ir sabiedrība? Uz to vajadzētu atbildēt definīcijai, un definīcija ir šāda. Jēdziena satura, priekšmeta, būtisko pazīmi īss formulējums. Nu, paskatīsimies, kā ar to tiek galā socioloģija. Socioloģija, protams, interesējas par to, kādas vispārējas likuma sakarības strukturē cilvēku miedarbību, no vārda strēre būvēšana, structure uzbūve. Sabiedrības organizācijas sistēmas, jeb institūcijas un stabilas attiecību formas nosaka individu lomu, status un miedarbības modeļus, un viss kopā tas veido šo sociālo kārtību. Nu, to mums būs darīšana diezgan daudz nākamajā lekcijā, kur mēs runāsim par struktūrālo funkcionālismu. Nu, vēl viens vārds ir institūcija, un tas atšifrējās tā. Tas ir no institūtio, jeb instituere, dibināts, sakārtot, mācīt. Tas ir valstisks vai sabiedrisks veidojums, iestāde vai organizācija, kas pilnvarot veikt noteikts uzdevums kāda valsts vai sabiedriskās dzīves nozarēm. Nu, tā ir Saeima, kas ir parlaments, likumdevējs, un Latvijas Nacionālā biblioteka, kas ir kultūras un informācijas iestāde, bet tas ir dzimstraksta birojas arī, kas reģistrē laulību un tā joprojām. Un šīs te institūcijas arī ir tas, kā mēs lietosim šo terminu. Tad jūs redzat apakšā attēlu, ka struktūras var būt dažādas, varbūt spieķi, kas krustojās vienā hubā, jeb šajā te asas vietā, tad ir apļveida struktūra, rūtiņveida struktūra un tīklveida struktūra. Struktūras var būt dažādas, uzbūves, sakārtojumi var būt dažādi. Viena no institūcijām, par piemēru, ir arī ģimene, kas ir sabiedrības pamata institūcija, kas pastāv visās kultūrās, un te jūs redzat daudzbērnu ģimeņu biedrības, lielas ģimenes simboliņu. Nu, un šai ģimenei tātad ir sociāla funkcija. Ģimene piepilda vairākus sabiedrībai svarīgus uzdevumus. Tur ir emocionālā funkcija, ģimene nodrošina emocionālu atbalstu, piederības sajūtu, drošību, socializācijas funkcija, bērnu audzināšana, viņa integrācija sabiedrībā. Ekonomiskā funkcija, resursu koplietošana un savstarpējā materiāla atbalsta nodrošināšana. Un reproduktīvā funkcija, jaunu paudžu radīšana un dzimtas turpināšana. Tāpat ģimene nosaka zināmas normas un vērtības, kas regulē uzvedību, piemēram, laulības institūciju, bērnu audzināšanas principus un pienākumus ģimenes locekļu starpā. Pastāv arī kultūras un sociālās atšķirības. Ģimenes struktūra un loma var atšķirties atkarībā no kultūras, reliģijas vai sociālās kārtības. Piemēram, ir tradicionālā kodola ģimene, jeb tas, ko angliski sauc par nuclear family. Tie ir vecāki un viņa bērni. To parasti attēlo dažādos logo, gan politiskās partijas, gan vienkārši biedrības un apvienības. Tad ir paplašinātā ģimene, kur ir ne tikai vecāki un bērni, bet arī vecvecāki un citi radinieki. Un tad ir dažādas citas ģimenes formas, piemēram, viendzimumu pāru ģimenes, bezbērnu ģimenes un tā tālāk un tā joprojām. Nu, lūk, tur pastāv zinām daudzveidība. Tāpat ģimene ir arī likuma un tiesību aspekts. Ģimenes juridisko struktūru nosaka tiesību akti, piemēram, laulību likumi, aizgādības tiesības, mantojuma normas un tā tālāk. Par ģimene ir tādā ziņā juridisks veidojums. Nu, lūk, bet tagad par sabiedrību. Mēs paņemsim 9 variantus, 9 dažādām teorijām, teorētiskiem modeļiem, lai vienkārši paskatītos, kā katrs no tiem interpretē vienu un to pašu it kā šķietamu objektu, kas pastāv mūsu pašu acu priekšā. Tātad Augusts Komts, viens no pirmajiem sociologiem, saka,
Sabiedrība ir kolektīvs sociāls organisms, jā, tātad noķeriet šo kolektīvs sociāls organisms, un te ir organismu metafora lietot, kur indivīdi miedarbojas ar sociālo institūciju starpniecību, tādā veidā uzturot sociālo kārtību. Marks. Sabiedrība balstās uz ekonomiskajām attiecībām, ko veido konflikti starp klasēm, starp kapitālistiem, jeb darba devējiem un cilvēkiem, strādniekiem, jeb darba ņēmējiem. Un par ko viņi konfliktē? Viņi konfliktē par resursu kontroli. Kas ir resursi? Laiks, nauda, zināšanas, vara. Trešais - Emīls Dirkheims. Sabiedrība ir sociālo faktoru un kolektīvās apziņas kopums, kas pastāv neatkarīgi no individiem. Noķeriet šo, jā, tātad sabiedrība šeit netiek identificēta ar to veidojušiem individiem, veidojot viņu uzvedību ar normu un vērtību palīdzību. Maks Vēbers. Sabiedrība ir sarežģīta sociālo attiecību struktūra, ko nosaka individu rīcība un nozīmes, ko ietekmē sociālā autoritāte un racionalizācija. Herberts Spencers. Sabiedrība attīstās no vienkāršākām uz sarežģītākām struktūrām, kur dažādas daļas sadarbojas, lai saglabātu sociālo stabilitāti. Ja, tātad 5 dažādas sabiedrības definīcijas, bet ir vēl. Talkots Pārsāns. Sabiedrība ir sarežģīta, savstarpēji saistīta struktūra, iekvās institūcija, sistēma, kas nodrošina tās galvenās funkcijas, tādējādi veidojot stabilitāti un ilgtspējību. Roberts Mērtons. Sabiedrība ir savstarpēji saistītu lomu un funkciju struktūra, kurā institūcijas darbojas, lai uzturētu sociālo kārtību. Tomēr tās var radīt arī neparedzētas disfunkcijas, jeb nošaut garām. Mērtons pieļauj, ka sociālā kārtība var būt, bet arī sociālā greizība var būt, šķībums var būt, kas netika paredzēts sākotnējā plānā. Pieris Burjē saka, sabiedrība ir varas attiecību lauks, ko strukturē divas lietas - kapitāls, ekonomiskie, kultūras, sociālajie resursi un habitus. Habitus ir sociālai modeļi, kas paši sevi reproducē. Kā jūs redzat, tam ir liels sakars ar angļu vārdu habit, jeb paradumi. Tie nav gluži paradumi šajā te angliskajā nozīmē. Tie ir, burtiski tā viņas arī sauc latīniski kā habitusi, jeb sociālie modeļi, rīcības modeļi. Un visbeidzot, Antonijs Gidens sabiedrība ir pastāvīgi reproducētu sociālo prakšu kopums, taču to var arī pārveidot, izmantojot struktūras un rīcības dualitāti, duality of structure and agency, kur individu un sociālās struktūras ir savstarpēji konstituējošas. Šo pēdējo mēs šodien ir apskatīsim. Lekcijas beigās būs neliels pārskats par Gidens strukturācijas teoriju, kā pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Kas vēl? Ir svarīgi socioloģijā attīstīt divas lietas - uztveri un iztēli. Kādu uztveri? Tā ir socioloģiskā perspektīva. Šo jēdzienu jūs varētu kaut kur jau pierakstīt un iemācīties, jo tas varētu būt arī jūsu pirmajā testiņā. Proti, socioloģiskā perspektīva ir spēja uztvert cilvēku uzvedības sociālos aspektus. Tā ir pāreja no šī individualistiskā skatījuma, kur cilvēks tiek skatīts atrauti no sabiedrības, uz cilvēka, uz skatījumu, uz cilvēku kā tādu kā sociālā tīklojuma, sociālā veidojuma rezultātu. Lūk, un socioloģiskā perspektīva būtībā saka, ka cilvēka uzvedība nav izolēta vai pilnībā pastāvīga, bet pamatojas miedarbībā ar citiem sabiedrības pārstāvjiem, pašu sabiedrību. Un otra lieta ir socioloģiskā iztēle, jeb sociological imagination, ja šī tā būtu, tad sociological perspective, bet šī ir socioloģiskā iztēle. Un te mums ir jāpateic Čārlzam Raitam Milsam, kurš 59. gadā, 1900, uzraksta savu darbu Sociological Imagination, kas ir veltīts, fokusēts uz šīs te spējas, šīs te iztēles attīstību. Socioloģiskā iztēle fokusējas uz individu saistību ar plašāku sociālo kontekstu. Tas ir ar vēsturiskiem un struktūrāliem procesiem, kas ietekmē gan individu, gan sabiedrību kopumā. Tātad, ja socioloģiskā perspektīva vienkārši rāda šo saistību, tad socioloģiskā iztēle jau runā ne tikai par saistību, bet par procesuālu miedarbību.
Abas kopā, socioloģiskā uztvere un iztēle, palīdz saprast, kādā veidā individu personiskā dzīve, kas šķiet ir pilnīgi nodalīta, tad personiskā dzīve un pieredze ir saistīta ar sociālajām struktūrām, vēsturiskiem notikumiem un sabiedrības attīstības dinamiku. Nu, piemēram, kādēļ aptaukošanās ir kļuvusi par problēmu un kuros pasaules reģionos. Ja? Mēs nevaram uzdot šo jautājumu, skatoties uz to tikai no individuālās perspektīvas, jo ir jautājums, kurā kultūrā, vienā kultūrā aptaukošanās kaut kas tieši pozitīvs, skaists un visnotaļ atbalstāms. Dažās Āfrikas ciltīs ir paradums pirms kāzām, līgavām dot specifiski traknu pienu un nelikt viņām neko darīt. Vienkārši, lai viņas būtu patīkami, estētiski, iepriecinoši aptaukojušās, tādas būtu skaistas kāzu bildes. Jā, bet tā tas nav visās kultūrās. Tātad ir faktori, kas nosaka mūsu uzvedību, un te ir trīs lielie faktori. Pirmkārt, ir sociālie spēki. Tas ir tipiski stimuli, jeb vadmotīvi, kas nosaka asociāciju un grupu attiecību pamatveidus, kas ir asociācija, mana piesaista grupai. Sociālai modeļi, tie ir sociālo darbību formas, jeb šādi modeļu formas, vadmotīvi, kas atkārtojas un kam ir zināma varbūtība atkārtoties vēlreiz. Šeit Bourdieu habitus būtu piemērs. Un sociālās determinantus, jeb iepriekš noteikti ikdienas dzīves apstākļi, kuros cilvēki aug, dzīvo un strādā. Piemēram, politiskās, ekonomiskās sistēmas, sociālisms, kapitālisms, vēl kaut kas pa vidu, sociālā politika, sociālās normas un tā tālāk. Socioloģiskā perspektīva tātad sastāv no šādiem elementiem. Mēs skatāmies uz pašreizējiem procesiem sabiedrībā, nosakot sociālās dzīves galvenos notikumus un to dalībniekus. Sociālais notikums ir miedarbības ar diviem vai vairāk sociālajiem dalībniekiem, šiem te aktoriem. Savukārt sociālais aktors ir persona vai subjekts, kuram ir kāda loma sociālajās miedarbībās un kura rīcību vērtē gan viņi paši, gan arī citi. Konkrētus sociālos notikumus mēs arī identificējam, mēģinot saprast to cēloņus. Mēs mēģinām arī aprakstīt sociālo aktoru būtiskās īpašības, tādējādi fokusējoties uz atšķirībām starp individiem, grupām, organizācijām, institūcijām, kas piedalās sociālajā dzīvē. Un tātad ne tikai uz konkrēto fokusējamies, bet arī uz vispārējām tendencēm un pārmaiņām sabiedrībā. Te vēl viens piemērs no medicīnas socioloģijas - bērnu smēķēšana. Tur melnbaltajā fotografijā jūs redzat bērnus Otrā pasaules kara laikā. Īsti nav saprotams, kuras vietas pasaulē bērni, Eiropā kaut kur tādā nozīmē nav saprotams, kur tieši bērni bez vecākiem vieni paši savā ziņā palikuši. Redzat, tajos laikos bija neizraisīja jautājums, ka viņi smēķē. Bet mūsdienās indonēziešu bērni līdz pat gandrīz 20% arī smēķē tabaku. Jūs redzat mazus bērnus ar cigaretēm un viņu vecākus, kas tur smēķē. Kur tie dati? Aha, te ir dati. Lūk, ir pētījums, kas parāda, ka laukos dzīvojoši indonēziešu šie te pusauģi bērni, tad ir pakļauti tabakas ietekmei. Tātad bērnu smēķēšana ir reāls fakts kaut kādās pasaules vietās. Te mēs varam uzdot jautājumu, bet kā tad paliek ar to veselības socioloģiju? Ja? Jo pirmā puse lekcijas aizgāja runājot tikai par socioloģiju kā tādu un tā tālāk. Kā jūs redzat, pamazām caur piemēriem un visu pārējo mēs nonākam pie dažiem ļoti konceptuāliem jautājumiem. Pirmkārt, mēs saprotam, ka veselība ir cilvēka dzīves pieredzes pamatelements. Šī te frāze nozīmē, ka cilvēka dzīvē ir tādas fundamentālas lietas kā veselība, bez kurām viņa dzīve lāga nesokās. Bet, skatoties uz to, mēs varam jautāt, vai veselība ir vērtība, kas jāsaglabā, vai arī tā ir resurs, kuru tērēt un atjaunot. Un mēs vēl varam pajautāt, vai mūsu vide ir veselīga un veicinoša, jeb drīzāk tā sekmē neveselīgu dzīvesveidu. Tad, kad skatāmies uz veselības aprūpes sistēmu, tad varam jautāt, varbūt tas ir kā autoservis, kurā tiek laboti nobrauktie organismi, nobrauktās smadzenes, nobrauktā psihe. Vai veselības aprūpei jābūt bez maksas, jeb otrādi, vai veselības aprūpi var organizēt pēc brīvā tirgus principiem.
Šie visi ir svarīgi konceptuāli jautājumi. Un tāpēc mēs tagad pārējām pie jautājuma par medicīnu, socioloģiju, kas ir socioloģijas apakšdisciplīna. Šeit jūs redzat jau trešo izdevumu Monagans un Gābes grāmatai Medical Sociology, The Key Concepts. Varat, man liekas, viens no vecākiem izdevumiem arī bija pieejams bibliotēkā. Tātad, kas ir medicīniskā socioloģija? Jā, nav pārtulkots virsraksts. Medicīnas socioloģija ir socioloģijas apakšnozara, kurā socioloģijas metodoloģija, teorijas un koncepcijas tiek piemērotas ar cilvēku veselību un slimību saistītām izpausmēm. To raksta Kapeltons un Vaisa. Medicīnas socioloģija, senāka definīcija, ir pētījumi par veselības aprūpes sociālo organizāciju un par veselību vai slimību, kā arī par tās saistību ar sociālajiem faktoriem. Abas definīcijas ir labas, lietojamas, un vēl jūs atradīsiet daudz citu arī. Literatūra. Nu, te jūs redzat dažas grāmatas, kas ir izmantotas šī kursa tapšanā. Nu, neskaitot, protams, to vienīgo latviešu valodā izdotos medicīnas socioloģijas grāmatu, kur arī vairāki mani raksti ir iekšā. Medicīnas socioloģijas fokus ir plašāks nekā tikai viena vienīga medicīnas nozare. Mēs runājam par veselību, kas ir pozitīva sociālās, psiholoģiskās un emocionālās labsajūtas izjūta. Un te jūs redzat bildi. Tas ir Pasaules veselības organizācijas biopsihosociālais veselības modelis. Lūk, un saskaņā ar šo modeli mums ir jāredz likumsakarības starp ķermeniskajiem, ja bioloģiskiem faktoriem, psiholoģiskiem faktoriem un sociālajiem faktoriem. Un tas ir viss kopā veido veselību. Nu, šeit ir konkrēti mentālā veselība minēta, bet tas tāpēc, ka jūs redzat, kā šie dažādie faktori pārklājoties veido šīs mentālās veselības saturu. Tika apskatīta slimība un slimošanas process, kā veselības un labsajūtas traucējums izpaužās. Tad tiek apskatīta arī dziedināšana, personīgā un institucionālā reakcija uz uztverto slimību un saslimšanu, dziedināšana kā ārstēšana. Nu, te mēs vēl vienam nonākam blakus paradoksam. Tur jūs redzat Filadelfijas maratonu. Kāpēc Filadelfija? Filadelfija ir ASV pilsēta, kurā ir veseli rajoni, kur apdzīvo tikai no narkotikām atkarīgi. Un te jūs redzat, viņi sēž uz ielas, viņi tur arī dzīvo. Un vienā un tajā pašā pilsētā jūs redzat, daži skrien maratonus, un daži citi lieto narkotikas. Un tad ir jautājums, kas viņus pamudina darīt vienu vai otru? Kas ir tie faktori, kas nosaka, ka cilvēks izvēlēsies to vai citu lēmumu? Mēs saprotam, ka mēs nevaram skaidrot slikto veselību tikai ar to, ka mums ir vājš organisms un ka mēs pieņemam kaut kādus nepareizus lēmumus. Veselības un slimības uzvedības izskaidrojums sniedzas tālāk par vienkārši bioloģiskiem vai vienkārši individuālo izvēļu faktoriem. Izprotot veselību un slimības, mēs saprotam arī to, kā darbojas visa lielā sabiedrība. Tas ir mūsu veselības stāvoklis, kaut ko saka par sabiedrības uzbūvi, ne tikai par mums pašiem. Nu, un tad te ir multilīmeņa pieeja, veselības vieta kultūras vērtību sistēmā un sabiedrības reakcija uz veselību un slimību un invaliditāti. Kā cilvēki saglabā un uzlabo vai atjauno veselību, kā tiek galā ar slimību vai invaliditāti. Kāda ir attieksme un uzskata par veselību, slimību, invaliditāti. Medicīniskās profesijas, ārsti, medmāsas, juristi tiek saistīti ar medicīnu administrāciju, medicīniskās aprūpes pakalpojumu organizāciju, finansēšana un medicīnas aprūpes sniegšana, teritorijas un teorijas par slimību izplatību dažādās iedzīvotāju grupās, medicīna kā sociāla institūcija un tās attiecības ar citām sociālajām institūcijām, sociālo lomu, faktoru lomu slimību etioloģijā, tas ir slimību izcelsmē, un jo īpaši funkcionālo un emocionālo faktoru lomu. Un te mēs tālāk nonākam pie šīs jau iepriekš pieminētās, es teicu, mēs pie ģimenes atgriezīsimies, bet mēs pie ģimenes atgriezīsimies caur aģentūras struktūras debati. Kas ir aģentūra, jeb agency? Aģentūra ir indivīda spēja brīvi, pastāvīgi rīkoties. Es esmu aģents tad, kad man ir zināma brīvība rīkoties, un tāpēc arī šajos slepenajos dienestos viņus sauc par aģentiem, tāpēc, ka tur esot uz lauka, esot
esot cīņā, saskarsmē ar citiem tādiem pašiem, cilvēks ir relatīvi autonoms un pats pieņem lēmumus, un tāpēc mums ir interesanti viņu vērot. Ja? Tāpēc mēs skatāmies filmas par aģentu 007, kurš pieņem lēmumus, kurš ir ar spējām un iespējām apveltīts indivīds. Proti, tā ir aktīva loma savā dzīvē, ietekmējot un pārveidojot apkārtējo sociālo pasauli. Bet te mēs varam uzdot jautājumu, cik lielā mērā mēs apzināmies savu šo te aģentūru, jeb rīcības spēju, un cik tālu mēs vienkārši esam konformisti. Un te es atsaucos uz šo te apģērba izvēli, kā piemēru, ja? Cik lielā mērā mēs rīkojamies neatkarīgi. Vai tas, kurš valkā viena tipa apģērbu, nu, tur visādi zīmoli, kā jūs redzat, diezgan vulgāri, bet ir cilvēku kategorija, kam svarīgi zibināt zīmolus. Ja? Tad viņi paši izvēlās to. Ja ir jābūt uzliktam tam zīmolam, lai visi redzētu, cik tas maksā manas drēbes, kas tā ļoti dārgi ģērbjas. Bet otrādi, te it kā nonkonformisms, mūzika un tā tālāk. Bet, ja mēs padomājam, tad arī šeit ir novērojama zināma veida uniformizācija. Atbilstoši apavi, atbilstoši krēkli, atbilstošas bikses. Un beigās mēs redzam, ka visur, kur ir runa par subkultūrām, jeb sabiedrības slāņiem, tur cilvēki apģērbu izvēlās. It kā viņi saka, es jau pats izvēlos savu apģērbu, bet, kad paskatās, tad visi ģērbjās aptuveni vienā un tai pašā veidā. Arī augstskolas studentus viegli atpazīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi valkā salīdzinoši ērtu apģērbu, tā vai citā formā. Tie ir hūdija, kapučjakas un kaut kādi džinsi vai auduma bikses un salīdzinoši ērti apavi, lai tas viss netraucē mācīties un fokusēties uz svarīgāko. Un reti kurš piepolās, lai izskatītos atšķirīgi un citādāk. Aģentūra, jeb agency, ir individu spēja vadīt pašiem savu dzīvi un neraugoties uz sociālo struktūru radītiem ierobežojumiem. Var palielināt un samazināt šo te agency daudzumu, jeb šo spēju pastāvīgi rīkoties, un var arī būt dažādi aģentūras veidi. Primārā šeit iespējotā ir ģimene, kas mums dod kaut kādus iespēju brīvību rīkoties zināmos ietvaros, un tad ir kaut kādas organizācijas, kuru daļa mēs esam. Un kā cilvēks vispār iegūst brīvību saistībā ar saviem lēmumiem par savu veselību? Ja? Tas ir jau no veselības psiholoģijas jautājums. Redziet, kad mēs runājam par struktūras un aģentūras saskarsmi, tad tas ir sava veida vistas un olas jautājums. Protams, kas bija pirmais? Vista. Jā, bet kā rodas vistas no olas? Tad pirmā bija ola, jā, bet ola nevar rasties pat no sevis. Ir vajadzīga vista, kas to izdēja. Tad šitā te mēs ejam, apļojam. Sociālās struktūras vienmēr darbojas kā ierobežojumi un kā virzītājs spēks. Noteikti normu un likumu funkcija ir radīt kārtību un stabilitāti. Bet tad jautājums, kā tad sabiedrība var mainīties, ja tie likumi visu laiku tie stingri jāievēro? Izrādās, ka mēs varam runāt par aģentūras un struktūras dualitāti. Un tas, ko Gidens arī uzsver. Dualitāte nozīmē ko? Sociālās struktūras ierobežo un virza individu uzvedību. Tas tā ir. Bet šīs pašas sociālās struktūras ir arī šīs uzvedības rezultāts. Tā kā kaut kādā nozīmē tas tiešām ir šis te vistas un olas paradoks. Un te jūs varat redzēt, kā izskatās agency structure debate, tad, kad jūs redzat šo attēlojumu. Ja, ka ir human agency, ja brīva rīcība, ir social structure, un tad mums ir kaut kādas spējas, ja, refleksīva vērošana, racionalizācija, motivācija. Un tad ir zināšanas par agrāko, ja, tur kaut kādi resursi, materiāli, mums ir arī noteikumi. Un tad tas viss izpaužās kaut kādā dzīvesveidā. Un šeit ir jāpiemina socioloģijas klasiķis Antonijs Gidens, joprojām dzīves, kurš ir radījis strukturācijas teoriju. Viņš saka, ka cilvēks ir refleksīva, jeb domājoša un darboties spējīga būtne. Refleksīvitāte ir paralēla aģentūrai. Tātad aģentūra spēj kaut ko mainīt. Aģentūra attiecas uz notikumiem, kur indivīds jebkurā konkrētās rīcības secības posmā
ja, jebkurā no šīs darbību ķēdes posmiem, viņš varētu būt rīkojies citādāk. Savukārt refleksivitāte ir spēja ieraudzīt, saprast un kritiski pārdomāt, nu, tā teikt, reflektēt par savu vietu un savu stāvokli sociālajā pasaulē. Gidēnas strukturācijas teorija runā par relatīvi stabiliem un noturīgiem sociālajiem dzīves elementiem, kas tad šo struktūru veido. Un tie ir noteikumi un likumi. Un noteikumi ir šie normatīvi elementi, kas tātad nosaka sociālo miedarbību. Mēs pat varam teikt tā, vai var pastāvēt sabiedrība bez likumiem? Gidens saka, ka nevar, jo tas, kas atšķir sabiedrību no bara, ir tieši tas, ka barā nav nekāda likuma. Tur spēlē runa, tur tikai bara instinkts, ja bioloģija, instinkts tur strādā. Bet sociālā dzīve nozīmē kaut kādu kopīgu izpratni, vispār pieņemtas normas un konvencijas. Konvencija ir vienošanās par kaut ko, kas visiem jāievēro. Un šīs te vienošanās par to, ka mēs šeit dzīvojošie visi darīsim tā, nu, piemēram, mēs nemēslosim, nemētāsim atkritumus apkārt, kāpēc? Nu, tāpēc, ka mums būs nepatīkama, netīra vide. Tad šie te noteikumi, jeb priekšstats par tīru dzīvi, kārtīgu dzīvi, ir mūsu sociālās dzīves struktūra. Taču sociālie aģenti, būdami spējīgi uz brīvu rīcību, pastāvīgi interpretē un pārinterpretē šos noteikumus. Tas ir noteikto modifikācija. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz sociālo etiķeti, nu, tas ir, kā ir jāuzvedās, kā ir jāģērbjas. Mēs redzam, kā šie noteikumi un vadlīnijas ir elastīgas. Tie var mainīties atkarībā no konteksta un no iesaistītajiem dalībniekiem. Atkarībā no tā, kas jūs esat un kur jūs esat, etiķete pielāgojas. Un mēs saprotam, ka vienā gadījumā mēs varam izvēlēties ērtu, piemērotu apģērbu, bet otrā gadījumā mums jāvelk formālāks, varbūt ne tik ērts, bet tāds gadījumam, svētkiem pieskaņots formāts. Aģentūra, jeb rīcības spēja nozīmē arī spēju pielietot varu. Vara ir sociālās dzīves aģentu pārveidojošā spēja mainīt šo sociālo pasauli. Tātad pievērsiet uzmanību, ka mēs te jau izgājām cauri diezgan daudziem jēdzieniem. Tātad agency structure, bet mums ir arī refleksivitāte, spēja domāt, pārdomāt, analizēt savu situāciju. Un tagad mēs pieliekam klāt noteikumus un pieliekam klāt varu. Vara ir spēja mainīt pasauli, mainīt situāciju. Eksistē divi veidi vara. Tā ir autoritatīvā vara, kas ir kontrole pār subjekta un otra subjekta attiecībām. Kāpēc tā ir autoritatīva vara? Nu, tāpēc, ka ļoti bieži, ja mēs nerunājam par primitīviem varas formām, mēs viens otru ietekmējam ar autoritāti. Tas ir, tie var būt noteikumi, tā var būt situatīva autoritāte. Viens ir pasniedzējs, otrs students, un tad pasniedzējiem piemīt šī no sociālās lomas izrietoša autoritāte. Protams, tā ir autoritāte, kas darbojas tikai mācību telpās, kur tad pasniedzējiem ir tas status, kas ir apveltīts ar autoritāti. Tā tas ir cilvēku attiecībās. Vēl ir ekspertu vara, tāda vara, kas saistīta ar zināšanām, un autoritātes vara, tā ir vara, kas saistīta ar cieņu. Mēs pakļaujamies kādam, tāpēc, ka mēs pret viņu izjūtam dziļu cilvēcisku cieņu. Tādā veidā, tātad ievērojot šos noteikumus un miedarbojoties, šī cieņa kļūst par varas instrumentu, kā mēs miedarbojamies, kā otrs var mūs ietekmēt. Tāpēc mums, bet ir arī svarīgi, lai sabiedrībā būtu šādi kopēji atzīti cienījami cilvēki, jo viņi tad ir savā veidā tāds kā morāls kompass, kas tomēr neļauj visai sabiedrībai iegrimt tādā tīksmē un fragmentētībā, un ka katrs dara, kā grib, un beigās rezultāts diezgan skumjš. Tā nav forša sabiedrība, kurā dzīvot nav patīkami. Lūk, otra veida vara ir spēja sadalīt resursus. Tā ir šīs sadalas un izplatīšanas vara, un tā ir vara vairs ne pār cilvēkiem, bet tā jau ir vara pār
nedzīviem objektiem, pār priekšmetiem. Un, nu, te mēs Gidens runā tieši par šo te dalīšanas un izplatīšanas vāru, bet te, protams, ir arī radīšanas un iznīcināšanas vāra un vēl visādas vāras. Jā, tātad mēs vara rakts dabas resursus, no tiem kaut ko veidot, jā, uz tā balstās lielā mērā modernā ekonomika, dabas resursu izmantošana, un ražošana un tā tālāk un tā tālāk. Bet te ir arī šī te politekonomiskā daļa, kur vara tā ir saražoto resursu sadale tālāka. Un te jūs redzat, ka tā ir ļoti būtiska vara, jo ļoti daudz sociālās netaisnības ir saistītas tieši ar netaisnīgu labumu sadali. Ja, ka tiem, kam šie labumi būtu nepieciešami un vajadzīgi, viņi kaut kāda veida pēc tur nesaņem. Ja. Tad saistībā ar to var rasties konflikti, jeb kā raksta politekonomisti, tad notiek revolūcijas, kur daļa sabiedrības sacēļas pret tiem, kam ir vairākums šo resursu, un mēģina panākt kaut kādu sociālo taisnīgumu šos resursus ņemot nost. Nu, lūk, kas tad ir resursi? Dažāda veida kapitāls. Nu, te, protams, jūs arī varat jautāt, vai tikai kapitāls, ja? Bet šai gadījumā kas tad ir kapitāls? Kapitāls tas ir potenciāls, ko liekot lietā, mēs varam ietekmēt savu dzīvi. Ja? Nu, bez tāda kapitāla mēs pat varam teikt tā, ka bez šiem resursiem mums ir grūti runāt par brīvību, mums ir grūti runāt par aģentūru, ja? Kas ir aģentūras pamatā. Tur ir zināma veida domāšanas brīvība, ja? Kas saistīta ar zināšanām un izglītību, tur ir zināma veida finansiālā, jeb ekonomiskā brīvība, un tur ir zināma veida temporālā, chronoloģiskā brīvība, kas saistīta ar laiku, ka man ir laiks, kurā es varu pievērsties sev. Studenta dzīvē jūs brīnišķīgi zinat, ka parasti mums kā trūkst, un tieši laika arī trūkst, tad laiks ir resurss. Un vēl mēs varam pielikt klāt citu resursu, kas ir veselība. Tātad laiks, nauda, zināšanas un veselība būtu šie te resursi, kas vajadzīgi brīvai, kvalitatīvai dzīvei. Nu, protams, tur vēl var pielikt klāt, bet šie būtu tie bāziskie resursi. Tie ir līdzekļi, ar kuru palīdzību var ietekmēt pasauli un sasniegt vēlamos rezultātus. Nu, tad tie tur būtu. Autoritatīvie resursi attiecas uz varu un kontroli, simboliskie resursi, piemēram, zināšanas, status, sociālai sakari, kuriem visiem ir izšķiroša nozīme varas īstenošanā sabiedrībā. Un alokatīvie resursi, no vārda allocation, tātad sadalījums, kas ir kontrole pār materiāliem objektiem vai pār, zinām, veidu ekonomisko kapitālu. Nu, lūk. Nu, tad kopsavilkot mēs varam teikt, atgriežoties pie šī te strukturācijas teorijas, mēs varam teikt, ka strukturācijas teorija ir šī te apskata to, kā aģentūra un struktūra iedarbojas, ja, veidojot tātad mūsu šo te sociālo dzīvi. Nu, lūk. Un atkarībā no to izcelsmes Gidens nošķir šādas te struktūras. Ir dominēšana, jeb struktūra, kas izriet no kontrolas pār alokatīviem un autoritatīviem resursiem. Ir signifikācija, tas ir no vārda zīme, sign, ko rada simboli un kuri kodē nozīmes un tādējādi veido uztveri. Un tad ir leģitimācija struktūra, kas izriet no normām, kuras regulē sociālo rīcību, sociālo uzvedību. Dominances struktūras, signifikācijas struktūras un leģitimācijas struktūras. Nu, lūk, caur tām tad arī šī strukturācija darbojās, bet atcerēsimies, ka brīvie aģenti, kas brīvi rīkojās, ir spējīgi šīs struktūras arī ietekmēt un mainīt. Nu, lūk, un tad strukturācijas teorija saka, šo strukturāciju rodas likumu un resursu miedarbības rezultātā, noteikumu un brīvo aģentu miedarbības rezultātā. Indivīdi ievieš likumus, lai noteiktu savu rīcību, un pēc tam izmanto resursus, lai šos likumus īstenot. To darot, viņi var arī mainīt likumus un var veikt izmaiņas resursu pārdalē, un rezultāts var būt katru reizi atšķirīgs. Tas tad arī veido dinamisku sociālo uzbūvi, kur sociālās struktūras pastāvīgi tiek veidotas un pārveidotas, pateicoties cilvēku brīvai rīcībai, ko pavada refleksivitāte, tas ir spēja domāt un analizēt, kāpēc mēs to visu darām.
Tas arī ir viss pirmajai lekcijai. Paldies par jūsu uzmanību! Tiekamies nākamreiz!